Škiede. Škiede atrodas Saldus novadā. Apdzīvotā vieta izveidojusies pie bijušās Škiedes muižas, Šēden vāciski, uz Škiedes upītes, ko tik nesen sāka bieži izmantot laivotāji. Škiedes muižas teritorija atradās Vācu ordeņa valdījumos. Škiedes muiža bijusi lēņu muiža ar 2 pusmuižām, lauku muižu un kalnu muižu. Jau 1461. gadā ordeņa mestars Johans von Mendege piešķīra Johanam Levam Ļove, Škiedi un Vārmi, taču Levam saimniekošana neveicās, un viņš bija spiests aizņemties naudu. 1500. gadā Leve pārdeva Škiedi Martinam von der Brinkenam, kura dzimtei tā piederēja 200 gadus. Tad Brinkena atraitne Margareta Veronika pārdod to savam dēlam Gideonam Heinricham von Zasam, un Zasu dzimtas īpašumā muiža paliek līdz 1921. gadam. Škiedes muižas apbūve veidojusies 18. gadsimtā. Parādes pagalmā abās malās būvētas klēts un kūts, galā vienstāvu mūra kungu māja. Aiz ceļa saimniecības pagalms ar staļiem, klēti, saimniecības sekām, bet pie dzirnavu dīka dzirnavas. 19. gadsimtā kungu māja pārbūvēt, uzcelts 2. stāvs un pilī piešķirs neogotisks izskats ar stūra torni un centrālo rizalītu, kura centrā novietots Zasu dzimtas gerbonis. Ēka bija 35 istabas un ziemas dārs. 19. gadsimta vidū Škiedes upītes krastos pie muižas tika ierīkots angļu stilā Ainavu parks. Muižā bija arī Kiegeļu ceplis, kurā gatavoja arī kārniņus un vēlāk arī drēnu caurules. Darbojās arī spirta brūzes, 3 krogi un dzirnavas. Parka malā aug Škiedes dižozols, 5,7 metri apkārtmērā. 1921. gadā muižu pārņema Kuldīgas apriņķa valde, un tās centru iznomāja privātpers. No 25. līdz 27. gadam pilī atradās pirmās Pākapes pamatskola. 28. gadā par īpašnieku kļūst Jānis Laudams, Kuldīgas apriņķa tautskolu inspektors. Otrā pasaules kara laikā muižas ēkā atradās Vācu armijas hospitālis, padomju laikos kopsaimniecības, viesturi, kantoris un pasts. Pie muižas apbūves pieder arī barona von Zasu kapliča, kas būvēta ap 1783. gadu. Es te jau esmu bijis 4 reizes 15 gadu garumā, un diemžēl ēka pamazām sabrūk. Man patīk aprīlis, jo apkārt sāk ziedēt tūkstošiem magrietiņu, kas padara vietu vēl smukāku. 90. gados ēka varēja viegli iekļūt, un tā tika stipri demolēta. Ēka piederēja privatīpašniekiem, kas īsti nerūpējas par ēku. Daļēji tika nomainīts jumts. 25. gadā uzprasīju vietējiem, tie teica, ka vietu ļoti daudz apmeklē ceļotāji, katru dienu vairāki cilvēki apsteigā. Bet pēdējos gados to nopirka kaut kāds vācietis, un it kā solījis to renovēt.